Krievijas parlamenta lēmums simtiem cilvēku pulcējās pie Krievijas vēstniecības Rīgā. Protestētāji bija sanākuši ar plakātiem, kas nosodīja pašreizējo Krievijas rīcību Ukrainā. Plakāti bija latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Tāpat akcijas dalībnieki skandināja dažādus lozungus, piemēram, brīvību Ukrainai, rokas nost no Ukrainas, Krievija atkāpies, kā arī pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu personīgi vērstus saukļus. Apturiet agresiju pret suverēnu Ukrainu! Slava Ukraiņi! Slava Ukraiņi! Man sirds sāp tāpēc, ka Ukraina neatkarīga, pilnīgi neatkarīga. Ja mēs šodien stāvam šeit kopā ar latviešiem. Latvija brīvā un Ukraina brīvā un būs brīvā. Mēs stāvam šeit tāpēc, ka mēs negribējam nekādu karu, lai mūsu bērni visi dzīvo. Es esmu ieradies ar mērķi aizstāvēt Latviju, jo tagad Ukraina bija Grūzija, Ukraina un nākošā būs Baltija. Pie piketa dalībniekiem ik pa brīdim pienāca arī cilvēki, kuri pauda atbalstu Krievijai un nosodījumu šodienas akcijai. Pretēji domājošie gan pārsvarā izvairījās no fiziskiem konfliktiem. Uz piketu aicināja biedrība Latvijas Ukraiņu kongress, kur aktīvisti lasīja lūgšanu iepratīm Krievijas vēstniecības ēkai Rīgā Ukraiņu valodā. Kā atzina Latvijas Ukraiņi, vislielākās bailes ir par to, ka Ukrainā sāksies reāls karš, kurā ies bojā nevainīgi iedzīvotāji.